Sveiki, sveiki! Labdien visiem! Un labvakar un labrīt, kas YouTube klausās. Tātad Mārtiņš man uzaicināja runāt par kaut ko, ko es neesmu runājis. Un es iepriekš esmu ļoti daudz runājis par S-Cube un par elektrisko būru, bet tā sanāca, ka es īstenībā nebiju runājis par Comet Interceptor vēl, kas ir īstenībā, nu, slaidos redzējis, tā jau liela daļa no manas karjeras ir jau kādus 8 gadus. Un tieši šajā laikā, kad mēs visi esam sajūsmā par filmu Straume un par tās panākumiem, tad man, protams, raisās domas par to, kas ir kopīgs mūsu darbam misijā Comet Interceptor un filmā Straume. Un nezinu, cik daudz klausītāji zina vai nezina to, bet filma Straume, viss, ko jūs redzat arī šajos attēlos, tā ir izveidota tādā rīkā, kas saucās Blender. Blender ir tā vienkārši izskatoties 3D modelēšanas rīks. Protams, daudzi ir visādi rīki, tiek izmantoti 3D modelēšanai, piemēram, tāds SolidWorks ir, lai taisītu mehāniskas lietas un tam līdzīgi, bet šajā gadījumā mēs domājam par fotoreālu modelēšanu, un Straume nav gluži fotoreālas modelēšanas piemērs, bet šeit ir to varētu viegli uztaisīt pa fotoreālu vidi. Viņi varbūt drīzāk ir izvēlējušies to māksliniecisko ceļu, lai tas neizskatītos kā īsta pasaule, lai tā izskatās kā animācija, bet tajā ir visi elementi, kas ir nepieciešami, lai veidotu 3D pasaules, tajā ieliktu dažādus elementus ar dažādām krāsām un tekstūrām. Un kas ir svarīgākais, ka tiek izmantota tāda tehnoloģija, kas saucās staru izsekošanu, vai es tagad improvizēju, ray tracing. Un tātad tajā pasaulē, kas tiek radīta, tiek aproksimēta reālā fiziskā gaismas uzvedība. Un tieši šī tehnoloģija, staru izsekošanas tehnoloģija, ir ļāvusi 3D tehnoloģijām pēdējos gados ļoti ātri attīstīties un pārņemt pasauli gandrīz vai, jo tas ir, jebkurš projekts mūsdienās saskarās varbūt ar 3D tehnoloģiju, kā minimums tajā veidā, ka mēs gribam kaut kā vismaz tādā reklāmas ziņā kaut ko attēlot, un tad bieži vien ķeramies pie 3D modelēšanas rīkiem. Tad, ejot tālāk, būs daži piemēri, kas vienkārši parāda to. Es tur paņēmu vienu blogu ierakstu no Blendera, kur Gatis Gints Zilbalodis, atvainojos, ir dalījies ar dažādiem, producēšanas ieskatiem, kā tas izskatās kāds ir izskatījies no viņa skata punkta. Un šeit ir svarīgi tas, ka mums ir aina, ja, kaut kāda, un viņš tajā kustina gaismu. Ar peli vienkārši, vai kaut kā ar bultiņām, tā kā datorspēlē, un tad šeit ir redzami dažādi elementi. Un es nejūtu, ka mans pienākums vienas lekcijas laikā ir apmācīt Blender. To var darīt YouTube paši, un tas prasa ļoti, ļoti daudz laika. Arī es esmu gājis caur tādu apmācības kursu, kurā tiek zīmēts, taisīts virtulis, tātad Blender Donut tutorial, un tur jūs varat pavadīt vairākas nedēļas mācoties Blender. Un tad vēl viens kadrs, tātad statisks kadrs, kurā Gins palīdz saprast, ka, dod ieskatu, kā ir ceļot tajā pasaulē. Ja? Mēs filmā redzam visu ideālus kadrus, un tieši tā kā to producenti un režisors vēlās, bet šeit ir tāds vairāk ceļojums. Un tas parāda to, ka mēs kameru varam novietot jebkurā vietā, mēs tajā pašā laikā sauli varētu kustināt un tam līdzīgi. Un tā gaisma un tie visi, gaisma, kā viņa iet cauri vidē un kā viņa atstarojās, tas viss ir strādā ļoti labi šajā rīkā. Un tad šodien skatījos vienu video no YouTube, The Animation of Flow,
kurā viens no galvenais animators, cik es saprotu, parādīja dažus piemērus no tā darbiņa, ko viņi dara. Un tas, ko mēs vēlāk redzēsim pa komētām, ko mums tur zinātniski jāiedziļinās, kas un kā tieši notiek, jo viens ir fotoreāla attēlošana, bet otrs ir, kā mēs to kas ir tas, ko mēs fotoreāli attēlojam, un tam ir jāatbilst kaut kādā līmenī, tā kā reālajai fizikai. Bet tā filmas trauma gadījumā varbūt reālā fizika nav tik svarīga, bet kas ir svarīgi, ka dzīvnieki uzvedās un skan tā kā tie dara dabā. Un tad viņiem lauku darbi, tātad tas nav tikai digitāls projekts, viņiem lauku darbi nozīmē iet uz zooloģisko dārzu un pētīt dzīvnieku uzvedību, ierakstīt to skaņas un tam līdzīgi. Tas, laikam, mums būtu salīdzināms ar došanos uz komētu un skatīties, kas tur īsti notiek, bet tas ceļš ir, kā es vēlāk parādīšu, ceļš ir garš un nedaudz sarežģīts varbūt, un tāpēc mums tāpēc vajag tos 3D modelēšanas rīkus. Un, protams, viņiem ir arī savs, saucamais workflows, darba plūsma, kurā es varbūt nemaz neesmu eksperts šeit, bet katrā ziņā darbs, tas, kā top tā filma, ir sadalīts dažādos elementos, un tas tiek darīts dažādās studijās, Latvijā, Francijā, es pat nezinu, tā arī laikam Francija, un tas viss tiek salikts kopā un integrēts. Un katrs no šiem blokiem, kas šeit ir vienkārši daži vārdi vai pat burti tikai, tad tas viss ir vairāku cilvēku komandas darbs ar dažiem izņēmumiem, kurus tikko arī minētajā bloga ierakstā lasīju, ka, piemēram, Gins pats bija atbildīgs par visu gaismu, piemēram, un tas viņam padarīja kaut ko vieglāku, jo viņam nav jāmeklē veidi, kā sadarboties, viņš vienkārši var strādāt ar to pa taisnumu. Jau arī no minētā YouTube video viens piemērs, kurā tieši fokus tiek uzlikts uz tā paša kaķa, kas ir galvenais tēls, un šeit ir jau tāds sarežģītāks blenderā ieskats, kurā mēs redzam, kā viņš, kreisajā pusē, kā viņš renderētos. Tad te pa vidu ir dažādas tādas elementi, kas ir, es pieļauju, kā viņš var kustēties, un kas ir kustīgs un kas nav, un tam līdzīgi. Un tad te labajā pusē ir, gan tā kā rīki, ar ko to visu redzēt, tas ir kamera, gan arī paši, tā teikt, 3D modeļa daļas vai aseti, kurus var ieslēgt, izslēgt, kuriem var mainīt īpašības un tam līdzīgi. Un tad vienmēr lejā ir kaut kas, kas ir saistīts ar pašu animācijas tā kā demonstrāciju, tieši to kustīgo daļu, bet šis ir statisks foto. Un tad ātrs leciens uz to, ko mēs esam darījuši tieši Comet Interceptor ietvaros. Un, es strādāju Rīgas Tehniskajā universitātē kā profesors, bet pirms es sāku strādāt RTU, tad es dibināju savu uzņēmumu, Nanocraft, un ar šo uzņēmumu mums ir projekts, ko mēs esam iesaukuši Comet Interceptor 3D, CI3D, CI3D. Un galvenā mūsu ideja ir piedāvāt, vai tas, ko jau mēs esam realizējuši, jo īstenībā projekts ir tieši, mēs esam nodevuši gala atskaiti, un šeit arī parādīšu gala rezultātus, kuri nesen vēl ir tapuši. Varbūt pirmā reize, kurā kaut kā es publiski to prezentēju, tikai pirms nedēļas un dažām dienām tas tika prezentēts Eiropas kosmosa aģentūrā. Tad mūsu doma ir izmantot blenderi. Protams, mēs varam izmantot arī citus rīkus, bet viss mūsu iepriekšējais darbs ir tieši blenderi un piedāvāt sintētiskus attēlus, tātad digitāli radītus attēlus priekš 3 no Comet Interceptor kamerām, kas ir Opik, Mirmes un Envis. Uz Comet Interceptor vēl citas kameras, bet
Bet pirmajā projektā mēs negribējām visu tā kā pārcensties un pārpūlēties, jo apgūt to, kas ir. Nu, šīs visas kameras strādā vizuālajā spektrā, kas ir mums jau bija pieredze tajā lietā, plus man bija sadarbība jau nodibināta no senākiem laikiem ar šiem instrumentiem. Un par senākiem laikiem runājot, tad kļūt par partneri Eiropas kosmosa aģentūras misijā, kā Comet Interceptor, ir garš ceļš. Un tā nu sanāca, ka mani pie Comet Interceptor noveda elektriskā būra. Tad te ir redzama attēli no 2017. gada. Un jau pirms tam mēs kopā ar elektriskās būras izgudrotāju Pekka Jankunenu, kurš ir šeit, mēs bijām jau uzsākuši darbu pie idejas, kas saucās Multi-Asteroid Touring, kurā ir elektriskā būra ir tā kā centrālā sastāvdaļa, un gan es, gan mani studenti pēc tam turpināja to strādāt. Bet tas pirmais darbs, ko mēs izdarījām, tas bija pieteikums Eiropas kosmosa aģentūrai jaunām zinātnes idejām, kur tas neveda uzreiz pa taisno pie konkrētas misijas, bet Eiropas kosmosa aģentūra gribēja apskatīties, kādas ir, tā teikt, nākotnes iespējas. Kaut kas viņiem tajā visā iepatikās, ka ar maziem satelītiem varētu pētīt mazus objektus. Mazi objekti šajā gadījumā ir asteroīdi, komētas, protoplanētas un tam līdzīgi. Tad šeit, kreisajā pusē, droši vien atpazīstams tēls, Matt Taylor, viņš viesojās Tartu. Tajā laikā es jau biju pats aizbraucis uz Ameriku, bet mani kolēģi viņu uzņēma un viņš sniedza lekciju. Un tad jau labajā pusē mēs esam Parīzē, kur jau notiek tā pirmā darbnīca, kas ir saistīta ar jaunajām idejām, ar to, ka mazus satelītus vai mikrosatelītus var izmantot planētu, planetārijā pētniecībā, kur arī ir tie mazie objekti, kā asteroīdi un komētas. Un tad arī pats Pekka ir redzams, un viņa kolēģis Petrī, kuri darbojās ar elektrisko būru, un viņi ir mani partneri jau kopš 2011. gada un tuvi draugi. Bet tajā darbnīcā pirmoreiz satiku Geraintu un Kolinu, kuri pieteica Comet Interceptor misiju, kuru sekmīgi vēlāk arī izvēlējās. Un šis tāds svarīgs brīdis bija, ka mēs pirmoreiz iepazināmies. Un vēl sakritība, ka mans uzņēmuma līdzdibinātājs Uldis Locāns šeit ir, kurš tajā laikā gadījās, ka viņš bija strādāja Parīzē un pievienojās. Un tajā laikā man nebija nejausmas, ka mūsu kopīgs uzņēmums kaut kādā veidā būs iesaistīts Comet Interceptoru. Un tad jau misija tika attīstījās tālāk, un tad vajadzēja daudz lielāku komandu. Un šeit ir mūsu pirmā tikšanās, tātad 2 gadu vēlāk, 2019. gadā. Pa vidu bija daudz darba ar pieteikumiem un tam līdzīgi. Un, tas varbūt bišķīgi garlaicīgi, bet man bija ļoti interesanti mācīties par to, kādas ir šīs idejas, kas saistītas ar Comet Interceptoru, par kurām tūlīt sākšu runāt. Un tā pašā laikā iepazīt veselu nelielu armiju ar zinātniekiem, kur ir Eiropas līderi komētu pētniecībā. Un es teiktu, ka Eiropa, pateicoties Rosetta misijai un tagad Comet Interceptor misijai, ir līderi pasaulē, kas nodarbojas ar komētu pētniecību. Par to man liels prieks. Laikam ejot, misija attīstās tālāk. Šis jau ir uz 2024. gada aizceļojumu, kad šī milzīgā zinātnieku komanda spēja publicēt tādu rakstu, kurš tagad ļoti ātri kļūst par manu viscitātāko rakstu, jo tajā ir ļoti daudz informācijas par Comet Interceptoru, tajā ir ļoti daudz sadarbības. Un pati Comet Interceptor misija pieprasa ļoti daudz jaunus pētījumus, lai saprastu vispār, uz kurieni un kā mēs varētu doties ar šo misiju. Un tad jau mēs pietuvojamies tai zinātnei un tam pamatojumam,
kāpēc mums vajadzētu lietot blenderi un ko mēs tajā gribam attēlot. Nu, tā kā, ja filmā Straumē bija jāiet uz zooloģisko dārzu, lai saprastu, kā dzīvnieki darbojās, tad mēs gribam saprast, kā komētas darbojās. Apsliet dzīviem durvīs, ka neizdarot pašā. Okay. Tātad, jā, mēs gribam saprast, kā komēta darbojās, un, nu, tas var novērot arī ar tā saucamo neapbruņoto aci. Tad noteikti šeit kā astronomijas entuziasti noteikti to esat darījuši. Un kas ir skaidrs, ka aiz tām ir astes, un tās ir milzīgas, tās var būt miljoniem kilometru garas, un ar tām komētas zaudē savu masu, zaudē to materiālu, kas uz tām atrodas. Un jau pirms kāda gadsimta, bišķi mazāk, tāds igauņu astronoms Ernsts Epiks sāk domāt, ka, nu, pagaidi, ja tās komētas zaudē masu, tad kāpēc joprojām mums ir komētas? Jo viņām vajadzētu ar laiku pazust. Un tik tiešām sanāk tā, ka dažu miljonu gadu laikā komētas izzust. Ja tām nebūtu, nu, tā kā, ja tās nenāktu klāt, neatjaunotos. Un, nu, savukārt Saules sistēma ir 4,5 miljardu gadu veca, un tomēr komētas joprojām eksistē mūsdienās, kuras mēs varam redzēt ar neapbruņotu aci. Tad rodās ideja Ernstam Epikam, ka komētas nāk no kaut kādas vietas. Viņš piedāvā to, ka tās nāk no, nu, ko mēs saucam mūsdienās par orta mākoni parasti, bet ir arī pilnīgi pareizi to saukt par Epika orta mākoni, kurā ir, nu, tātad Ernsts Epiks piedāvāja šo teoriju pirms, 30. gados, pirms 100 gadiem, ja nemaldos, un tad orts to apstiprināja ar novērojumiem kaut kādu pāris desmitgadus vēlāk, un, nu, vienkārši nosaukums iegājis kā orta mākonis. Tātad tā ir ļoti lielā attālumā no Saules, tas var būt tūkstošiem, desmitiem, simtiem tūkstošu astronomisko vienību attālumā, tātad tik daudz reižu tālāk nekā Zeme ir no Saules, bet tur ir senas komētas, vai, nu, vienkārši, nu, tie mazie objekti, kas tur tā kā driftē un ir diezgan tādā, nu, viņi ir saistīti ar Sauli, bet tā orbīta, nu, ir tāda vāji saistoša. Un katra mazākā perturbācija, kas var nākt arī, piemēram, no kādas blakus esošās zvaigznes, var iztraucēt šos objektus un nu, tos kaut kur izmest kādā virzienā. Un ir tā, ka daži no tiem objektiem to, nu, nāk uz Sauli. Un tad Kometa Interceptor misijas mērķis ir nolidot kādu no šiem Epika orta mākoņa objektiem un to atklāt gana laicīgi, lai mēs būtu gatavi tam nolidot garām. Diezgan sarežģīti, jo pirmo reizi, nu, cilvēces vēsturē mēs izgatavojam kosmosa misiju uz objektu, kurš nav šobrīd zināms, un uz kura atklāšanu, nu, tā kā jau misija tiek izstrādāta, mēs zinām, ka to palaidīs, bet mēs paļaujamies to, ka jaunie teleskopi spēs atklāt šādu objektu, kas būtu pieejams Kometa Interceptor misijai. Un tad vēl, kas ir interesanti, ka droši vien zināt, ka mēs esam arī, nu, kā cilvēks, mēs esam atklājuši 2 starpzvaigžņu objektus, un, nu, šie atklājumi ir kaut kādā ziņā bijuši tāda laimīga sakritība, ka tajā brīdī kāds to novēroja. Un ir, nu, diezgan skaidrs, ka šādiem objektiem jābūt vairāk. Vienkārši viņus atklāt un novērot ļoti grūti, jo mēs nezinām, no kurienes, kad un kādā ātrumā viņi nāks uz Sauli. Un tad, kad viņi tojas Saulē, tad ir noteikti, nu, tādi ļoti ātri dinamiski procesi, kas, nu,
apgrūtina tos novērojumus. Un tad, jebkurā gadījumā, kāpēc runāju par starpzvaigžņu objektiem, ir tas, ka, ja ļoti, ļoti paveiktos kometa interceptori, iespējas ļoti mazas, tur ir 0, kaut kāda procenti, ja, tad varbūt kometa interceptori varētu nolidot garām starpzvaigžņu objektam, un tas būtu ļoti, ļoti aizraujoši mums visiem, jo mēs tā nekad tūmā šo starpzvaigžņu objektus neesam novērojuši. Tie divi, kas ir atklāti, jau sen ir aizlidojuši tālu prom no Saules sistēmas un nekad neatgriezīsies šeit. Kā ieķerties orbītā ap Sauli tādiem objektiem, kas nāk ar lielu ātrumu, no liela attāluma, ir diezgan grūti. Un varbūt tur vajag būt kaut kādai apstākļu sakritībai, ka tur Jupiters kaut ko izmaina un tam līdzīgi. Bet šie jau ir devušies tālu prom. Un tad tā sarežģītā misija lidot uz nezināmu komētu, kā tas notiks. Šeit Eiropas kosmosa aģentūra parūpējusies par skaistu animāciju, kā tas ir plānots. Pirmkārt, tā kometa interceptora misija tiks palaista no Zemes, protams. Tas, kur mēs dzīvojam un kur tā tiek izstrādāta. Un tad tā tiks nogādāta uz Lagrange punktu. Nezinu, vai jūs zinat, kas tas ir, bet, ja mēs paņemam šo līniju no Saules uz Zemi, tad mēs varam atlikt vienu punktu starp Zemi un Sauli un vienu punktu aiz Zemes uz tās pašas līnijas, kas, objekti tajos punktos kustēsies sinhroni ar Zemi. Tā kā, ja mēs sekotu vienkārši parastiem orbītu principiem, tad objektam, kas ir tuvāk Saulē, vajadzētu kustēties ar ātrāku, ar mazāku orbitālo periodu, un tiem, kas ir ārpus Zemes, tālāk no Saules, tiem vajadzētu kustēties ar lielāku orbitālo periodu. Bet ir tā, ka Saulē un Zemē ir savu gravitācijas lauki, kas miedarbojās, un starp viņiem veidojās šie Lagrange punkti. Tie punkti ir vairāk īstenībā, bet kas mums svarīgi, ka tas, kas ir aiz Zemes, saucās L2, un tur ir paredzēts, tā teikt, noparkot kometa interceptoru misiju un gaidīt, kamēr ar teleskopiem, piemēram, Vera Rubina teleskops būtu tāds labākais piemērs, kas tagad sāk darboties un ar kuru varētu, vai arī James Webb kosmiskais teleskops, ar kuru varētu atrast tāda veida komētas, ko kometa interceptori varētu nodot garām. Un tad esot šajā punktā un tā darbviela, degviela, kas ir uz borta kometa interceptoru misijā, ir ierobežota, un attiecīgi ir jāatrod tāds objekts, kuram var piekļūt ar šo ierobežoto darbvielas daudzumu. Un tad, kad tas būs atrasts, un tad, kad laiks būs īstajā laikā, kometa interceptors sāks kustību uz to vietu, kur notiks tās pārtveršanas punkts vai interception point, ja, kur tā komēta un kometa interceptori noteikti būs dažādi, visdrīzāk būs dažādās plaknēs, orbitālajās plaknēs, bet divas orbitālās plaknes tomēr ir divi punkti, kuros tie objekti var satikties, ja to pareizi izplāno. Un tad tieši vēl pirms paša nolidojuma, dažas dienas, tad no kometa interceptora atdalīsies divas zondes, B1 un B2, kuras ļaus iegūt tādu trīsdimensionālu skatu uz kometa interceptoru mērķa komētu. Un šī vairāku zondu izmantošana tā zinātnes misijā un tieši tādā komētu misijā, Saules sistēmas misijā, tas notiek pirmo reizi, un tas arī ir tāds sarežģījums, ar kuru mēs cenšamies savā modelēšanā strādāt. Un tad no iepriekš rādītā raksta es esmu izgriezis dažādus piemērus, kur ir redzams, cik komētas var būt dažādas, aktīvas, neaktīvas, ar atmosfērām, dažviet un dažviet bez, ar
ar astēm un ar strūklakām, džets, jā. Tieši pirms lekcijas tulkoju, kā tulkot džets. Nu, droši vien strūkla, nav strūkla. Strūkla būtu labs termins tam. Nu, katrā ziņā tad uz kometām viss kaut kas notiek, un, protams, daudz datu tieši no Rosetta misijas, kas aizlidoja 67P kometu. Un te jau tāds tuvāks ieskats par to, kas tieši notiks tajā nolidošanas brīdī. Tātad, kā jau teicu iepriekš, mums ir galvenā zonde, kura, par kuru es runāju visu laiku un teicu, ka ir kometa interceptor. Mēs to saucam par galveno zondi. Un tad tās divas mazās zondes, B1 un B2. Okay, šeit tā galvenā zonda saucās kosmosa kuģis A. Jā, mēs laikam lidojam no kreisās uz labo pusi. Un kas notiek lidojuma laikā? Pirmkārt, tā galvenā zonde atrodas lielākā attālumā no komētas, jo tās atmosfērā ir putekļi un gāzes, kas varētu ietekmēt galvenā kosmosa kuģa darbību. Un ar galveno kosmosa kuģi mēs nevaram riskēt, jo tas nodrošina kontaktu ar Zemi. Savukārt ar šīm divām mazākajām zondēm mēs tās varam sūtīt tuvāk, un tās var veikt riskantāku to manevru tuvāk komētas kodolam, jo tās pārraida datus uz galveno zondi, un mēs rēķinamies, ka ar tām kaut kas arī var notikt. Un, attiecīgi, pēc iespējas ātrāk ir jāpārraida jau uzņemtie dati, un ir jāiekļaujas ļoti mazā datu pārraides budžetā, kas arī ir tāds diezgan neierasti, jo, ja salīdzinu tos pašus datus no Rosetta misijas, tad tā misija komētas tūmā bija vairākus gadus, un mums ir ļoti plaša un visaptvaroša datubāze par to, kā 67P izskatās. Tad kometa interceptoru gadījumā mums nebūs tik daudz datu, bet uzsvars uz to, ka šis objekts nāk no Oorta mākoņa, un šis objekts šeit nāk pirmo reizi. Attiecīgi tur atrodas materiāli, kuri ir bijuši sasaluši tuvu absolūtai nullei tādā attālumā. 4,5 miljardus gadi, kopš Saules sistēmas veidošanās, vai pat es esmu lasījis publikācijas, kuras spekulē to, ka varbūt Oorta mākonī īstenībā ļoti daudz starpzvaigžņu objektu, bet tā ir, es pat teiktu, tā modelēšanā balstīta spekulācija, bet jebkurā gadījumā, jebkurš objekts, kurš nāk no Oorta mākoņa, ir daudz interesantāks par tiem, kuri regulāri jau ir vairākas reizes bijuši Saules tūmā, uzkarstuši, izkusuši, atkal sasaluši, tur viss sajaucies tādā, mēs vairs nezinām, kā tas sākotnējais objekts izskatās. Tad kometa interceptoru gadījumā mēs gribam uzzināt, kā izskatās svaiga komēta. Tā viena animācija ātra, kā tas varētu izskatīties. Mans kolēģis no Tartu observatorijas Mihkela Pajusalu jau sen šo sagatavoju. Un arī šo te, kurā mēs kreisajā pusē apakšā un labajā pusē augšā varam redzēt divus kameru skatus. Un tad pa vidu mēs redzam, kā šīs divas kameras ir izvietotas attiecībā pret komētu. Nolidojums tiešām būs ātrs. Mēs runājam par to kaut kādu to kritisko fāzi, kas būs tikai dažu minūšu gara, atkarībā no nolidojuma ātruma, protams. Tagad lēnām sākam domāt no tās tīrās zinātnes par komētām un par to, kā viņām piekļūt. Mēs pārējām pie tā, kā veidot komētu modeļus. Un šeit vēlreiz liels paldies Mihkela Pajusalu, manam draugam, kurš uzsāka šo, varbūt sākotnēji liekas dīvainu ideju, ka mēs varam izmantot modernus 3D modelēšanas rīkus, lai radītu kosmosa ainas vispārīgi izsakoties. Un šajā gadījumā mēs redzam virsmu, gan komētā vai asteroīdam. Un tas ir tāds triks gandrīz, vai var teikt, ka
ko mūsu acis un smadzenes izspēlē, jo mēs saliekam it kā vienkāršus tādus elementus kopā, kaut kādas tur, tās saucās height maps, un tad, uz augšā mēs attēlojam krāterus, tad pa vidu mēs attēlojam akmeņus, un tad šeit ir, kas izstāsta kā troksnis, ir smiltis. Un tos trīs saliekot kopā un pieliekot staru izsekošanas tehnoloģiju, ray tracing, tas kaut kā kļūst par kaut ko īstu, par kaut ko tādu, ko mēs sākam atpazīt kā reālu objektu. Un tas ir tas triks, ko mēs darām 3D modelēšanā. Un tieši tāpat, saliekot dažādus vienkāršākus elementus, arī filmu flow iegūst savu realismu. Un pie katra gan tā izskata, gan kustības ir kārtīgi piedomāts, lai mūs nedaudz piemānītu. Tā viss ir digitāla pasaule. Un šeit viena no manām mīļākajām ainām, kas ir manā vadībā tapusi, to ir radījis mans doktorants Mario Palos. Un mēs jūs aiziet uz Space Travel bloga YouTube kanālu, jūs visu video varat atrast Intergalactic Traveler Visiting the Solar System, vai kaut kas tam līdzīgs. Un šeit bija tāda iedvesma attainot kaut ko tādu wow, iespaidīgu, un kā būtu, ka tas iedomātais kosmosa kuģis pēkšņi aizdegās, kaut kāda iemesla dēļ. Un ko svarīgi šeit saprast, fonā ir milzīga planēta Jupiters, Šeit ir viens no Jupitera pavadoņiem. Mārtiņš var tur palīdzēt, kurš tas tieši ir. Koltu? Es vēl domāju, uz sitienu nevar atcerēties vārdu. Jā, es arī negribu minēt, varbūt tas ir Ajo. Ajo, iespējams, jā. Jā, tas ir aprakstā rakstīts. Un tad mums tā jau parādās dziļums, un, protams, tas pats Jupiters nav fokusā, un tad šī pavadonis ir fokusā. Parādās to, ka Saule nāk skaidri no kreisās puses, jo neko pavadoņa labajā pusē mēs neredzam. Un tad, kas svarīgi, ka šeit ir uguns, kas atstarojās arī pret Jupitera virsmu. Tātad tas viss ir iespējams blenderī, no problēma. Un līdzīgi kā es rādīju uz traumas gadījumā, tad arī šeit elementi un bloki, kas parāda to iekšējo, kas lācītim vēderā, tā teikt. Un arī tu redzēt kaut kādu trajektoriju, pa kuriem lido tas objekts, kaut kādu reference frame. Un tad te ir bloki, kurus es varbūt pats nemaz tik ļoti labi nepārzinu, bet mani studenti ir tekoši runā šajā Blender valodā, kas ir īstenībā vizuāla programmēšanas valoda, kurā vērtības iet no viena bloka pie otra, un tad šie bloki ir kā funkcijas, ja kāds zina kaut ko no programmēšanas funkcijas vai metodas, kuras apstrādā signālu un kaut ko paņem ienākošo signālu, kaut ko izdara to un padod tālāk. Tas ir tāds ļoti vispārīgi pamatprincips, kā Blender strādā. Tieši kas, kur notiek, tur var sniegt atsevišķu lekciju. Mēs varam uz citu lekciju uzaicināt, piemēram, Gintu Jasmontu, kura darbu es rādīšu pašās beigās, kurš arī varētu latviešu valodā runāt, jo Mario ir Spānijā un nerunā latviešu valodā, bet mums ir burvīga sadarbība, jebkurā gadījumā. Un tad filmēs traumu bija workflow, un tad mums arī ir kaut kāds workflow, kā modelēt komētas, dažādas nolidojumus, dažādas apstākļus priekš kometa interceptoru misijas. Un varbūt, lai vienkārši parādītu to, cik tā problēma ir sarežģīta, es apskatīšu, kas ir kreisajā pusē, ar kādiem ievadu parametriem mēs strādājam. Es minēju, ka kometa interceptors sastāv no vairākām zondēm, un tās mums ir kaut kādā veidā jāmodelē. Tā katra uzvedās citādāk, rotē citādāk un kustina, tās orientācija mainās citādāk.
Uz katras no zondēm ir vairākas kameras, un pats nolidojums var būt ļoti dažāds. Var būt ātrs, var būt lēns, un tie leņķi attiecībā, tātad kosmosa kuģis pret komētu un komēta pret sauli, šie visi leņķi izmaina mūsu ainu. Un attālums no saules savukārt nosaka to, cik daudz gaismas mūsu simulācijā ienāks. Tad nukleus, komētas kodols, viņam ir kaut kāda forma un izmērs, protams. Viņam ir kaut kāda virsmas uzbūve, struktūra, un, protams, krāsa un spilgtums. Vai kaut kā kopā tas sauktos albedo varbūt. Tad ap kodolu ir atmosfēra, komā angļu valodā, un tur ir gāzes, tur ir putekļi, tur ir strūklas un tur ir aste. Ja. Tie ir visi dažādi elementi, kurus es bišķīt ieskicēšu, pateicoties darbiņam, ko Gins Jasmons sagatavoja. Okay, tad vairāk iedziļinoties, tas ir, kā tie paši nolidojuma parametri izskatās. Tātad ir ātrums. Ātrums, manuprāt, ir svarīgākais parametrs, jo, ja mēs salīdzinām, tas nolidojums var būt 20 km/sekundē vai 70 km/sekundē. Tāda ekstrēma gadījuma. Un tieši nolidojuma ātrums nosaka to, kāds var būt ekspozīcijas laiks, kas savukārt ir, kā ir atkarīgs, vai tas attēls būs izsmērēts vai nebūs. Un jau ātrums vien ir kaut kas tāds, kas mums ir jāanalizē atsevišķi, vai var iegūt labas kvalitātes attēlus vai nevar. Tad mums ir jāzina, kur šie visi instrumenti ir izvietoti, kāda ir to attitude, ir orientācija. Un te jau kaut kas bišķīt atkārtojās, vai tur ir kaut kā detalizētāks aprakstīts, un varbūt mēs ne visu nemaz beigās šo nemodelējām. Šis ir izņemts no sākotnējā pieteikuma. Un, katram instrumentam ir dažādi raksturlielumi, tā kā leņķis, kādā tas redz, spektrālās līnijas, kurās tas darbojās, izšķirtspēja, kā tiek uzņemti attēli, cik bieži un kaut kāda tur specifika. Un, protams, instrumentam ir arī troksnis. Tad šie visi parametri tiek modelēti dažādos blokos, dažādos koda, dažādās bibliotēkās, tā teikt, vai funkcijās. Un tad mums dažādos soļos ir izvads. Un tālākajos slaidos arī parādīšu, kā izvads atšķira, kā mēs varam uzģenerēt, pateicoties tam, ka mēs izmantojam tādus fotoreālus 3D modelēšanas rīkus, mēs varam šo izvadu noķert starp rezultātus. Un, piemēram, šeit viens gadījums, kurā saucamais phase angle, tas principā leņķis, kur atrodas saulē attiecībā. Saule ir mūsu galvenais gaismas avots un enerģijas avots arī šeit uz Zemes, kur atrodas saule attiecībā pret pašu komētas kodolu. Un pie 0 grādiem saule ir tieši mums aiz muguras, tātad perfekti apspīd to objektu. Un pie 90 grādiem saule ir aiz komētas. Es tagad domāju, vai 90 grādi ir īstais, vai tur nebūtu jābūt 180. Bet varbūt tas phase angle pats līdz galam nesaprot. Krāsņā, paldies Mario, ka viņš sagatavoja šo slaidu. Vispārējie slaidi ir manu studentu gatavoti. Un, kad es saku studenti, es domāju doktoranti. Un doktoranti nozīmē, ka viņi individuāli paši strādā pie saviem pētījumiem, un es viņus reizi vai 2 reizes nedēļā konsultēju. Okay. Tad liela daļa no mūsu projekta, un varbūt pat sarežģītāk nekā es sākumā domāju. Es jau sākumā zināju, ka komētas atmosfēras modelēšana būs sarežģīta. Un tāpēc es uzaicināju projektā Ventspils augstskolu, kurā to varētu attīstīt kā zinātnisku nozari. Un tas ir ļoti labi izdevies. Un, man pašam nezinot,
projekta tā kā idejas tapšanas sākumā, ka beigās šie paši cilvēki kļūst par maniem doktorantiem RTU. Un, attiecīgi, pat ja mūsu tagad projekts iet uz beigām un mēs esam nodevuši pēdējo atskaiti, doktoranti turpina strādāt, un tad tieši cerams, ka gada otrajā pusē mēs saņemsim nākošo projektu no Eiropas kosmosa aģentūras, bet tam būs jāpiesakās. Okay, jebkurā gadījumā šeit ir doma parādīt, ka kreisajā pusē ir attēls, kurā ir gan komētas kodols, gan atmosfēra salikt vienā, un tad labajā pusē augšā var redzēt tikai komētas kodolu, un apakšā var redzēt tikai atmosfēru. Un šie ir starprezultāti, kurus mēs integrējot, iegūstam to, kas ir kreisajā pusē, un to, ko mums vajag beigās. Bet pa vidu, pie katra no šīm lietām un pie dažādiem modelēšanas aspektiem, bet augšējā strādājas Mario, un pie apakšējā Gints Jasmons. Es visu laiku pasaku Gintu uzvārdu, lai nesajuktu, ka filmas Straumē režisors ir arī darbojās Cometa Interceptor. Būtu ļoti jauki, bet tā nav. Okay, un tad es uzsveru vairāk kārt, ka mēs runājam par vairākiem instrumentiem un mēs runājam par vairākām zondēm. Šis, manuprāt, ir viens no mūsu svarīgākajiem slaidiem, rezultātiem, kurām mēs parādām piemēru. Un, mūsu tos datus, ko mēs nodevām, tur ir varbūt simtiem attēlu. Es tagad nezinu, vai cik tur tieši ir, bet katrā ziņā šeit prezentācijā mēs paņemam tādus piemērus. Un šeit redzams viens no instrumentiem OPIC, kurš nav, tā ir diezgan tāda maza un vienkārša kamera ar, ja es pareizi atceros, kaut 17, 18 grādi leņķi. Un tad tā nav tāda, tas nav tāds teleskops, kurš kārtīgi iezūmē, bet mēs redzam to kopainu, un kas ir īpaši, ka viņš atrodas uz zondes B2, un tas būs, OPIC ir vienīgais instruments, kas redzēs pirms nolidojuma pašu komētu, un tas nodrošinās datus, kas ļaus noteikt, kur atrodas tā zonda B2 attiecībā pret komētu. Un tas savukārt ir svarīgi, lai iegūtu šo 3D ainu no vairākām zondēm. Mums ir jāzina, kur šīs zondas atrodas. Tas ir kā tāds tie metadati, bet ir tie ļoti svarīgi metadati, lai interpretētu tos īstos mērījumus, kas ir tieši komētas kodols un atmosfēra. Tad uz galvenā kosmosa kuģa ir tāds mirmis instruments, un tas savukārt jau vairāks, lai gan tā pati galvenā zonda atrodas vairāk kā 2 reizes tālāk nekā zonda B2. Tas mirmis instruments vairāk strādā kā teleskops, kurš var pietuvināti apskatīt komētas kodolu un tuvāko atmosfēru. Un savukārt šeit labajā pusē ir tāds pavisam savāds instruments. Man vajadzēja īstenībā šo instrumentu attēlus ielikt. Arī, aizmirst, bet tajā rakstā, The Cometa Interceptor Mission, tur viss ir parādīts, un tas raksts ir pa brīvu pieejams. Šeit ir salikti vairāk attēlu kopā, jo Envis kamerai leņķis, skatu leņķis ir 180 x 45 grādi, un tas rotē visu laiku, tas skenē debesis. Un ja mirmis ja OPIC skatās tieši uz komētu, tad Envis skenē visu pārējo debesi, kas ir apkārt, un tikai pašās beigās, kad viņš ir tuvu komētai, tuvākajā nolidojuma brīdī, tad tikai tad viņš ierauga pašu kodolu, bet visu laiku pirms tam Envis redz to apkārtējo atmosfēru, un tas ir speciāli tā taisīts, lai gūtu to ieskatu no atmosfēras iekšpuses, un tas platais leņķis, tā zivs acis fišāja, pieeja ļoti palīdz, lai iegūtu varbūt ne tik augsts izšķirtspējas datus, bet kopainu par to, kāda šī komētas atmosfēra izskatās. Okay. Un tad viens, es jau tojos beigām, te mums ir video par šo nolidojumu. Tas nav neviens no
instrumentiem neuzņems tieši šādu video. Šeit mēs neuzņem šādus attēlus, mēs vienkārši gribam parādīt, kā būtu, ja mēs tā ļoti tuvu lidotu un lai parādītu, kā, cik detalizēti tas viss ir un varbūt arī bišķi, cik iespaidīgi. Ok, tad mēs ejam tagad pie Ginta Jasmona sagatavotajiem materiāliem. Un viņš ir jau pāris gadus ņēmies ar tās komandas aktivitātes modelēšanu. Tieši šajā jautājumā varbūt tiešām viņš būtu jāuzaicina pastāstīt detalizētāk, dziļāk. Es tādu virspusēju ieskatu parādīšu, ka vienkārši tā komandas aktivitāte sastāv no astes, un tas, ko mēs varam redzēt no Zemes. Tas sastāv no atmosfēra, kas ir tas tuvākais tāds tā kā mākonis ap komētu, un tad ir šīs strūklas. Un katram no šiem elementiem ir savs fizikālais modelis un modelēšanas rīks. Un Ginta tā īpašā spēja ir, viņš ir datorzinātnieks, viņa īpašā spēja ir paņemt jau eksistējošus modeļus, pārrakstīt, pārportēt tos, pielāgot tam, lai tie strādātu blenderī. Jo, fizikā modelis ir tāds, kas, raksturo kaut kādu fenomena, dinamiku, ja? Bet tie modeļi nav paredzēti, lai tos renderētu, tā fotorealistiskā veidā. Un tad Ginta loma bieži vien ir tos pārnest uz to blender vidi, kur, ļoti labā sadarbībā iet ar Python programmēšanas valodu. Un līdzīgi kā filmā Straumē, arī pašai atmosfēras veidošanai ir sava darba plūsma, kurā es neiedziļināšos, bet skaidrs, ka ir kaut kādi ievadi, un mums ir kaut kas jāzina par to, ko mēs gribam modelēt, un tas savukārt izmainīs to gala rezultātu. Kaut kas ir jāizrēķina, tās ir tās funkcijas, un tad ir jāveic tāda, tā 3 vārdos, kā var pateikt, Monte Carlo metode. Mēs nevaram nomodelēt visu pasauli un visumu tā, kā tas ir, jo ir pārāk daudz daļiņu. Bet ja mēs nomodelējam nejauši izvēlētas daļiņas, tad šīs ainas integrācija mums dod tādu realismu. Un tādā veidā mēs izvairamies no tā, kad mēs ejam kaut kādās nebeidzamās simulācijās. Tad kaut kāda pēcapstrādes soļi un beigās dotais rezultāts tiek saglabāts. Šeit arī nedaudz ieskats pašā vidē. Atkal, tā kā blenderī, tur savienojās dažādi bloki un dažādas funkcijas, kas rada gala rezultātu. Un, dažas lietas ir vienkāršas, mums vajag kaut ko sareizināt, tad mums vajag pielikt tekstūru, bet ten volume cube, šis droši vien ir kaut kas, te ir vesela maģija apakšā, kas mums īstenībā rada to telpu, volume nozīmē tilpums, ja, mums rada to telpisko ainu. Un daži piemēri, tā kā tā ir vienkārši programmēšana, skriptēšana, tad mēs varam uztaisīt jebko. Un mēs varam uztaisīt zemu aktivitātes līmeni, augstu aktivitātes līmeni. Šeit saule, skaidri redzams, ka te krīt ēna, un tad gaisma no augšas, šeit savukārt gaisma nāk kaut kur no šejienes, un arī krīt ēna. Jā. Super, paldies Gintam par šo darbiņu. Un tad pēdējais, ko mēs gribam vēl pielikt klāt, tā kā mūsu projekta pagarinājumā ir šīs strūklas, kas ir tādi lokālie geizeri, vai kā to nosaukt pareizāk. Un to modelēšana īsti nebija mūsu projektā iekļauta, bet Gins ar laiku arvien vairāk un vairāk aizrāvās ar to. Pirmkārt jau noliekot šīs strūklas vietās, kur ir augstāka temperatūra, un jo tur ir lielāka iespēja, kad notiks aktivitāte un šie geizeri radīsies. Un tad viens ir noteikti tās strūklas virzienu,
Bet otrs ir noteikti tās trūklas forma, un šeit labajā pusē augšā ir redzami tie konusi, kas ir tās katras trūklas robežas, un šeit ir ieskats, kā tas izskatās jau izrendrēts. Šie ir ļoti agrīni rezultāti, un mēs vēl to neesam integrējuši visā sistēmā, bet, jā, kā es teicu, Gins ir doktorants un ļoti aizrāvies ar šo. Nē, te jau ir smukāki rezultāti un dažādi rezultāti. Un skaisti ir tas, ka, ja mēs to uztaisām ar šādiem konusiem, kuru izmērus mēs varam kontrolēt, un kuru daudzumu mēs varam kontrolēt, kuru izvietojumu mēs varam kontrolēt, tādā veidā mēs varam uzģenerēt ļoti dažādas variantus. Un mūsu projektā mēs esam iedziļinājušies tajā, kādas ir visas tās iespējas, ko mēs varam modelēt, lai ar laiku piedāvātu arvien labākus un labākus datus. Un galu galā, tad, kad potenciālās mērķu komētas tiks novērotas, tad mēs tos novērojumus liksim iekšā savukārt modelēšanas darbā, plūsmā, un varēsim parādīt instrumentu komandām, kādi būtu potenciālie tie attēli, ko viņi varētu uzņemt. Un tad vēl, te es nevaru iedziļināties, jo nav tā, ka es pats to saprotu, bet Gins eksperimentē ar jauniem modelēšanas rīkiem, kuri izskatās kā mākslas darbs, un viņš skatās, kā to integrēt Blenderī. Un šis viss ir arī jums apgūstams. Viens no cilvēkiem, kas strādā gan ne ar Blenderu, bet ar Unreal Engine, kas ir spēļu dzinējs, ir Gustavs Plonis manā komandā, un viņš ir izveidojis diezgan interesantas lietas, gan Saules sistēmas tādu nelielu modelīti, gan arī Ņujorkas modelīti. Tā kā tas viss arī pieejams vidusskolniekiem. Ja kādam interesē, tad var man sazināties ar mani un paprasīt kādu to apmācību iziet, un tad jau mēs varam domāt tālāk. Kad ziņā tā apmācība jūs varat individuāli veikt. Ok, tagad mans pēdējais slaids. Es gribu pateikt beigās to, ka paldies šim blogu ierakstam, kas sniedz ļoti labu ieskatu, kas notiek, un no kuras aizņēmos tos dažus attēlus un video. Vēl bija viens YouTube video par filmu Straume, kur es atsaucos vienkārši jau pašos slaidos. Un tad, ar ko mēs atšķiramies? Gins Zilbalodis jau ir savu burgeru apēdis, Oskara vai kādas citas balvas, tādas varbūt ne, tajā laikā vēl nebija Oskars, vai kādas citas balvu, vai turot kādu citu balvu. Un viņš jau strādā pie jauniem projektiem. Savukārt, Comet Interceptor gadījumā mēs gatavojamies tam īpašiem brīdim, kas īstenībā, tad Comet Interceptor misija palaist 2029. gadā, un tad tas nodojums notiktu 30. gada sākumā. Un tad tas būtu tas mūsu apbalvojumu brīdis, kad mēs redzētu, vai tas darbs, ko mēs ieguldījām modelēšanā, vai tas ir nostrādājis vai nav. Un cik vērtīgi tas viss ir. Liels paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Andri. Tas ir interesanti aizraujoši lekcija. Tas, kas, tiešām interesanti. Man jautājums ir par tām kamerām. Tās kameras izstrādā zinātnieku grupu no visas Eiropas, ja? Uz tā kosmiskā kuģa, kas lidos garām. Jā, tad OPIK kameru vadā mans kolēģis Mihkel Pajusalu, un es biju ļoti iesaistīts tā instrumenta dibināšanā Tartu observatorijā pirms vairākiem gadiem. Tad Envis instrumentu vada, pareizi atceros, Padovas universitāte, tā universitāte, kaut kāds tur pētniecības centrs Itālijā, un Mirmis instrumentu vada Oksfordas universitāte Lielbritānijā, bet tieši tā daļa, ko mēs modelējam, tur tajā instrumentā ir vairāki elementi, vairākas kameras, un mēs strādājam tieši ar to daļu, kas nāk no Somijas, un sadarbojamies ar Helsinku universitāti, bet pašu kameru savukārt taisa VTT, Somijas pētniecības tāda iestāde.
Ļoti interesanti, aizraujoši. Jā. Jā, vai vēl kādam bez manis kāds jautājums interesējoši? Lūdzams uzdot jautājumu, jā. Izmantojam tādu iespēju. Sveiks! Sveiki! Klausamies. Liels paldies par šo prezentāciju. Bija ļoti interesanti. Es pats darbojos astronomijas institūtā ar asteroīdiem. Okay. Temats bija tūs. Bija prieks dzirdēt, ka tik interesants misijas notiek arī Latvijā. Jā, man asteroīdi arī interesē, tīpaši aktīvie asteroīdi. Jā, paralēlis ir ļoti daudz ko savilkt. Jā, jautājumi bija diezgan daudz, bet visu, ka jau nevarēšu pajautāt. Bet es gribēju pajautāt tieši par to mērķi zinātnisko, izmantot Blender. Tas ir vairāk domāts, lai saprastu pirms misijas, kas tiks ieraudzīts, vai arī saprast pēc misijas ar attiecīgiem modeļiem, kas tieši tika ieraudzīts. Jā, ok. Ļoti labs jautājums. Varbūt man vajadzētu to labāk paskaidrot. Nu, tas noteikti ir svarīgi pirms misijas, tā kā, lai kameras, nu tā kā, ja piemēram, misijas Hera gadījumā, jā, piemēram, ir skaidrs zināms, kāds izskatās Dinimos, un, nu, tīpaši pēc Dārta misijas, tas ir vēl labāk zināms, attiecīgi. Tās kameras, tos algoritmus var notestēt uz jau zinām tā objekta. Kas ir problēma Comet Interceptor gadījumā, pat ja principā mēs nezinām, cik liela būs komēta, cik tā būs aktīva, kāda tā būs forma, un lai sagatavotos dažādiem gadījumiem, 3D modelēšana ir perfekts rīks tam. Ok. Bet tas galvenais mērķis, viens no galvenajiem ir tieši saprast vairāk par asti un to kompozīciju, un saprast vairāk par kaut kādu Saules sistēmas vēsturi. Nu, tā ir kopīgās misijas ideja. Jā, tas, nu, tur es neiedziļinājos tā, ko zinātniski Comet Interceptor grib darīt. Tātad šie instrumenti, ko viņi dara, viņi mēra to kodolu un atmosfēru dažādās, pirmkārt jau dažādās spektru joslās, tur ir vizuālais, infrasarkanais, ultravioletais un tam līdzīgi. Mēs ar visiem vēl nestrādājam, bet mēs gribam paplašināt savas tās modelēšanas kapacitātes. Nu, un tad tur ir arī magnetometrs, tur ir mass spectrometer, tā kā daļiņu izmēra spektrometrs. Tur ir kaut kāds putekļu sensors, jā. Un tie visi dažādi instrumenti sniedz kaut kādu ieskatu, kāda šī komēta izskatās. Un tie instrumenti ļoti līdzīgi arī bija uz Rosetta misijas. Uz Comet Interceptor tā ir mazāka misija, lētāka, tāpēc varbūt tie instrumenti ir kaut kādā ziņā vienkāršāki. Un ar ko tas atšķirās no jebkuras citas komēta misijas, kas ir bijusi iepriekš, ir to, ka pirmo reizi mēs cenšamies nolidot to Oorta mākoņu komētu, kas savukārt mēs īsti nezinām, kā viņas izskatās. Un tas arī šeit ir, tur ir tā, mēs esam uz savu zināšanu robežas, ka mēs izstrādājam misiju, lai uzzinātu, kā izskatās Oorta mākoņu komētas, bet tā pašā laikā par šo mums ir jābūt kaut kādam priekšstatam par to, kā komētas izskatās, lai izstrādātu misiju. Jā. Tur ir nedaudz chicken and egg problēma. Un no zinātniskā viedokļa, kas ir, man liekas, vissvarīgāk un visinteresantāk, ir tas, ka mēs ieraudzīsim ar šiem dažādiem instrumentiem, kā izskatās Oorta mākoņu objekts, tad, kad tas tuvojās Saulē pirmo reizi, tagad tas pirmo reizi kļūst aktīvs. Un tas ir ceļošana laikā, jo tas objekts ir bijis sasals un nemainīgs kopš Saules sistēmas rašanās. Vai arī varbūt vispār starpzvaigžņu objekts, kas būtu, kur mēs vienkārši īsti nezinām, kas tur ir Oorta mākonī. Tas ir tāds gan izvēl teorētisks modelis, bet nav jau tā, ka mēs varam pavērst teleskopu uz Oorta mākoni kaut kā un kaut ko tur redzēt.
tie objekti ir pārāk mazi, lai kaut ko redzētu. Bet ir skaidrs, ka viņi nāk, jo mēs viņus novērojam ar teleskopiem. Tikai tā, ka jau tie ir ļoti tuvu Saulei. Un tur Jupitera attālumā, piemēram. Es ceru, ka es kaut kā atbildēšu. Jā, absolūti. Paldies, jā. Varbūt pēdējais, ko jūs domājat darīt pēc tam, kad tiks novērotā komēta vai pašas zonas arī tiks kaut kādā veidā izmantotas turpmākiem novērojumiem, vai tas vairs nebūs iespējams? Okay, principā drīz pēc tā nolidojuma, tā, ka visi dati tiks pārraidīti, misija beigsies, jo tā būs, tā kā, tur nekas nebūs vairs ko novērot, un arī vienkārši tīri no operēšanas, no kosmosa kuģa operēšanas viedokļa. Katra diena maksā daudz naudas, ja, un attiecīgi tur pagaidām nav nekādas idejas, ko darīt pēc tam. Viņi vienkārši tiks izslēgti, jo tā ir starp planētu telpa, kurā mēs baigi tur neko nepiesārņojam. Viņi vienkārši paliks tur, un savukārt tieši tā zonde B2, tai nav saules paneļu. Tātad viņi darbosies tikai tās pāris dienas uz baterijām. Un drīz pēc nodojuma tā zonda vispār izslēgsies ārā. Ja. Un tā galvenā zonda vēl pēc tam droši vien vairākas nedēļas vai mēnešus darbosies, lai pārraidītu visus datus. Ok. Labi, paldies. Ja varbūt neņemsiet pretī, tas varētu jums uzrakstīt, jo arī mums institūtā šobrīd darbojamies ar asteroīdu formas modelēšanu. Okay, jā. Tieši blenderā pielietošana man ir diezgan sveša, bet izklausās ļoti noderīga. Tā kā es labprāt dzirdētu vairāk, varētu implementēt arī šajā jomā. Ok, ļoti interesanti. Un tur arī tieši pats Gins Jasmons par pašu kodolu un nolidojumu to ģeometriju atbildēja Mario. Bet tagad pēdējā reizē, kad mēs tikāmies, tad Gins rādīja, ka viņam ir šādu rīku uztaisīja, kur viņš tā kā saliek tādus pamata elementus, kaut kādas bumbiņas, tā, lai viņas kaut cik saskarās, un tad viņam ir šīs bumbiņas audzē, bet viņas aug neregulārā veidā. Un tas dod iespēju, tā kā, ja tu saproti, kas ir procedural texture generation, viņš dod tādā procedurālā veidā var uztaisīt, gandrīz jebkādu formu. Okay. Tas noteikti būtu. Kur tu esi Rīgā? Jā, es Latvijas universitātē. Jā. Zinātmājā. Jā. Tu zini, ka rīt ir tā centrā kaut kāds pasākums? Inovācija vai tas ir kaut kāds cits? Tātad. Tas ATTA Center. Okay? Tad rīt tur ir kaut kāds Latvijas jauno zinātnieku pasākums. Tas ir pie tā Krastielas Lido. Jā, netālu no Akropola Rīgā. Un es tur rīt braukšu satikt Gintu, kuram tur būs stands. Un mēs nekādu konkrētu laiku nenorājam, jo, cik saprotu, viņš tur būs diezgan ilgi visu dienu. Es tiešām nezinu, kas tur notiek. Es vienkārši ceru, ka tur varēšu iet iekšā un bišķi parunāt ar Gintu. Bet, ja kas, tad Gins Jasmons, viņa e-pasts droši vien publiski pieejams. Jā, re, kur ir. Kā tu droši viņam var rakstīt pa taisno, un mēs tieši esam tādā brīdī, pirmkārt, sadarbība. Čatā es viņam nevaru aizrakstīt, es tev personīgi varu aizrakstīt. Ja tu man atsūtītu informāciju, es Kristianam pārsūtītu visu. Labi, es tev ielieku. Viņam uz e-pastu. Tā var sanākt. Tas arī der, jā. Jā, katrā ziņā tur iegooglē Gins Jasmons un atradīs sazināties. Un, mēs meklējam sadarbības, audzējam komandu, un tas ir gan Latvijā vienkārši jāaudzē tā kompetence un katrs ieinteresētais cilvēks vērtību. Un
Savukārt Gints savukārt uz ārpus viņš jau ir diezgan iemanījies komunicēt ar pieredzējušiem zinātniekiem, un kas ir forši, kad Comet Intercept tur ir vesela komūna ar ļoti gudriem cilvēkiem, un viņi novērtē, ka mēs kaut ko vēlamies darīt, viņi novērtē, ka mēs varam piesaistīt Eiropas kosmosa aģentūras finansējumu, un viņi mums ir, tāpēc ieinteresēti palīdzēt. Un tas tā jebkura starptautiska sadarbība darbojas. Jā, misija ļoti nopietna. Es tik nopietni neesmu laikam dzirdējis, kur Latvija piedalās. Man arī tā liekas. No Eiropas kosmosa aģentūras. Jā, mēs noteikti gribam turpināt, un tas tā kā arī manai, RTU profesūrai ļoti nāk pa labu, ka tas jau darbiņš iesākās pirms tam, un jo tas, publikācijas par šo tēmu rakstīt, nāk ar ilgu darbiņu, un tad Gins tagad pie savas pirmās strādā. Forši, tad iespējams es varētu atskriet uz tā centra arī. Jā, droši. Arī Andrija atsūtīt papildus informāciju par ikdienas pasākumu, lai var publicēt astronomijas skolas lapā, ja kādam interesē. Bet es neko nezinu. Es tulīt Gintam uzreiz aizrakšu. Vai būtu kādas pasākumā detaļas. Ok, es aizrakstīju Gintam, tad skatīšos, kad viņš, ja kas es viņam, ja es atcerēšos reiz piezvanīšu pēc šitā, lai tas ir nokārtots, jo, man jāvirzās arī uz citām lietām. Lielas paldies par detalizētiem atbildēm. Jā, super, paldies pie jautājumiem, un prieks, ka kāds arī strādā ar asteroīdiem, un jā, svarīgs tēmas. Noteikti. Labi, vēl kādam iet, bez Kristara, kāds jautājums droši, izmantojam tādu iespēju. Labi, man pēdējais jautājums ir par to pašu kosmisko kuģi, galveno kosmisko kuģi, cik ilgs varētu būt tas teoretiski tas lidojums līdz Oorta mākonim, cik tiek prognozēts aptuveni. Okay, uz Oorta mākoni mēs nevaram nokļūt. Nevar nokļūt, ok. Tas trik, tur pretī mačs neviens nevar nokļūt ar mūsdienu. Labi, ok. Zinājums sistēmu, tā kā tas triks ir tāds, ka mēs gaidām, ka no Oorta mākoņa, tur notiks kaut kāda tā perturbation, un kāds tas objekts nāks uz Sauli, un viņš būs tā kā tajā darbvielas budžetā, tā, lai Comet Intercept tur var aizlidot. Kad paņem, vienkārši divas orbitālās plaknes, ja viņas kaut kur satiekās, un tās, tur, kur satiekās tieši pati orbīta, ne tikai plakne, tās saucās orbital nodes, un tas nolidojums notiks tieši vienā no tiem nodes. Arī šeit es par Kepler elementus īsti nezinu latviešu valodā. Keplera likums, tur bija laikam īstamogās. Lai visi orbital elements, tās nosaukums, izpētīs tieši kā sauc. Ok. Sapratu domu, ideju. Jā, tas tāda ļoti pacietīga misija, jo arī strādā visu to smago darbu izstrādē veikt, un nezinot, kur tieši mēs lidosim. Tas ir prasījis ļoti daudz pacietību, ļoti daudz diskusiju un tādu prātīgu pieeju, tad kas tad tagad ir tā īstā lieta, ko darīt, un uz kurā virzienā iet, un kādu modelēšanu veikt, kādu tos instrumentus izstrādāt, lai tas izdotos. Būtībā tā ir tā kā adatas meklēšana senkaudzē. Tas ir, jā. Savā ziņā. Jā, tikai... Liels izaicinājums, tā mēs varētu teikt. Jā, bet ja mēs paņemam Vera Rubina observatoriju, tad tas ir tā kā superderīgs rīks, lai atrastu šīs adatas sienkaudzē. Jo šobrīd mums nav, mēs tos Oorta mākoņu objektus nemaz tik bieži neatklājam. Tur vajag tieši tādu teleskopu, lielu teleskopu, kas regulāri tur skenē debesis vai kā. Es nezinu specifiku, bet... Jā, sapratu. Galveno ideju.
Nu, un paldies par lekciju. Es domāju, ka mēs varam tā kā tev laist citos darbos. Jā, liels paldies. Vienmēr prieks runāt ar Jā, jums. Un apusēji, prieks, kad ieliek apusēji. YouTube'ā. Jā, noteikti ieraksim šo lekciju YouTube pēc dažiem minūtēm, lai cilvēki arī citi interesanti var tā kā noskatīties un arī tā kā sakot līdz šim projektam, kā arī sadarboties nākotnē. Jā, es domāju, arī tas nosaukums tāds pišķīt tā es izaicināju sevi, bet varbūt tas piesaista uzmanību. Nu, jā, Un tas ir gal galā galvenais tā mērķis. saistība ir īsta. Mēs atveram vienu to pašu programmatūru, daram lietas, kas kaut kādā ziņā līdzīgas, bet gala rezultāts ir pavisam cits. Nu, mēs ceram, ka Gins Silmalodis pareizi pateica, ka viņš nākotnē arī varētu kādu animācijas filmu kosmosa tēmu uztaisīt. Jā, ja kaut kāds var viņam padot ziņu, tad es esmu gatavs sarunai. Nu jā, būtu interesanti viņu uzaicināt arī attālināt, parunāt par šo tēmu. Jā, bet kas attiecās Gintu Jasmonu, tu lūdzu aicini, Gints tikko šodien sniedz semināru Ventspilī, viņam ir gatavi slaidi, kurus es jau bišķīt ieskicēju, bet viņš daudz labāk varēs pastāstīt, kas tur notiek. Labi, tad es viņu šodien sazināšanas uzrakstīšu. Viņam ēpas tagad. Mierīgi. Kustība iet uz priekšu. Labi, visu labu, paldies. Čau. Uz tikšanās visiem. Nākamnedēļ, jā. Tā. Sekojam līdz astronomijas skolas informācijai Facebookā un YouTube. Visu labu!